Biju veikalā, uz atlaidēm iepirku cūkas šķiņķīti. Radās iedvesma, uztaisīšu pildītos piparus. Gaļiņa sagriezta, jāķeras klāt pie malšanas. Gaļa sīpoli samalti, tagad garšvielas klāt, jāizmīca un lai mīkla iestāvās. No garšvielām sāls, pipari, maltā paprika, ķiplociņš, čilī un uckus un ellī. Kaut kā tā. Nu ko, gaļiņa iemīcīta, tagad ķersimies klāt paprikai. Gaļiņa tikmēr leduskapī, lai ievelkās. Nu ko, paprika notīrīta, nomazgāta, cepurītes šitādas būs. Un tagad marinēto gaļu iekšā un krāsnī. Kamēr darbojos pa virtuvi, atcerējos, ka olu nepiemīcīju klāt. Piemīcīšu tagad un tad likšu iekšā piparos. Lēnā garā pipari piepildās, galvenais nesajaukt galviņas, jumtiņus, cepurītes, katram piparam savējā. Pagaršoju nedaudz gaļu, izlikās, ka sāls varbūt pietrūks, tāpēc piebaru nedaudz arī klāt vegetu pašā apakšā. Bet daudz nē, tikai tādu šķipsniņu. Un tad pildu gaļu virsū. Nu ko, pabeigsim pildīt un liekam cepenē. Nu, kādu stundiņu pie 180 grādiem jau karsējās. Drīz ņemšu ārā. Likšu katlā un pavārīšu buljoniņā. Tad būs točno viss iekšā gatavs. Nu ko, cepenē process beidzās. Katlam apakšā sviestiņš, verdošu ūdeni. Un tagad pasutināšu šitādā veidā pipariņu. Ņem, ņem, ņem. Labu apetīti!